attīstās dvēsele? Jātiek sadarbībā ar to, kas vispār ir jāsaprot ar vārdu attīstība. Pats vārds kā tāds attīstīt, tātad ir kaut kas ietīstīts, un tas ir it kā jāattīsta. Vārds varbūt nav īsti pareizi, bet pamatā mēs saprotam šo vārdu laikam jau pareizi. Tātad tas nozīmē kaut kādu gudrības vairošanu sevī, kaut kādu spēju īstenošanu vairot sevī. Būtībā jau dvēsele attīstās tieši tāpat kā cilvēks. Pareizi ir vispirms iegūt ziņas, kā kaut ko ir jādara, un pēc tam nāk nākošā daļa, praktiskā, kad mēs šīs iegūtās ziņas mēģinam lietot praktiskajā darbībā, un tad vai nu ir rezultāts, vai nu nav rezultāts. Piemēram, mēs gribam iemācīties spēlēt klavieres. Mēs sākam apgūt teoriju, sākam programmēt smadzenes, spēlējot klavieres, un tādējādi ievadam klavieru spēles programmu savās smadzenēs, un tad šīs klavieru spēles programmas sāk jau vadīt mūsu pirkstus pa klavierēm. Un attiecīgi citas programmas caur redzes sistēmu skatās uz notīm. Šīs programmas savstarpēji sadarbojās, vienas nolasa notis, citas programmas atbilstoši darbina pirkstus, kājas uz pedāļiem. Un var teikt, cilvēks sevi ir attīstījis vienā tēmā, mūzikas tēmā. Tātad tādējādi cilvēks vai viņa dvēsele var sevi attīstīt jebkurā tēmā, kuru cilvēks ir izvēlējies. Varbūt kaut kādas programmas jau, kas ir dvēselē no iepriekšējām dzīvēm. Teiksim, manā dvēselē no iepriekšējā iemiesojumā ir muzikālā programma, tāpēc man jau no agras bērnības izpaudās talanti mūzikas tēmā. Bet, ja es būtu piedzimis bez šīm programmām, jeb sešādā talantiem mūzikas tēmā, tad es šo talantu varētu radīt šī dzīvē. Un vienkārši iet uz mūzikas skolu un ieprogrammēt to sevi un dvēselē. Un attiecīgi dvēsele šīs programmas varētu lietot arī turpinot savu dzīvi. Tad, kad es kā cilvēks būtu miris, viņi varētu šīs programmas nodot citam cilvēkam. Tā kā attīstīties nozīmē apgūt visu laiku kaut ko jaunu, bet apgūts tas jaunais ir tikai tad, ja ar praktisko darbību ir pierādīts, ka cilvēks to, ko viņš ir uzzinājis, viņš spēj arī veikt. Var, teiksim, teorētiski sēžot klasē apgūt autovadītāju un iedot viņam tiesības, tikai skaidrs, ja tas cilvēks būs tikai teorētiski apgūs autovadītāju prasmi, tad viņš nemācīs to mašīnu braukt. Kaut gan viņam tur būs pastāstīts, kā izskatās stūra un kāda pedāļa mašīnā un tur ātrumu kloķi un viss, kas viņš nevarēs to mašīnu pabraukt. Tas nozīmē, ka programmēšana ir bijusi nepietiekoša, attīstība ir bijusi nepietiekoša, tāpēc vienmēr teorētiskā daļa ir jāsavieno ar praktisko daļu, un tikai tad ir pilns programmu komplekts, kas pēc tam pilnīgi var darbināt cilvēku autovadīšanas tēmā. Tātad šo tēmu ir miljoniem, miljardiem, kādās var attīstīties dvēsele, un cilvēka varbūt mūžs ir par īsu, cilvēks viena mūža ietvaros neko daudzās tēmās nevar sasniegt virsotnes, tātad augstāko zināšanu līmeni, bet dvēsele, kura var teorētiski dzīvot nepārtraukti, kurai var nebūt mūža gala, viņa var uzkrāt neierobežotu faktiski zināšanu daudzumu, saprogrammēt ļoti daudzas programmas, un jebkurā iemiesojumā tās programmas lietot ar to cilvēku, kurā viņa būs iemiesojusies.